Tad liela sveiciena jums visiem no Madonas, Всем большой-большой привет с Мадонны, no draudzes Brīvi Kristu. от Церкви Свободного во Христе. Es arī gribu šodien apsveikt īpaši katru māmiņu Хочу особенно благословить, поздравить как мамочку ar šo brīnišķīgo dienu, с этим чудесным днем. lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Пускай очень обильно, богато Бог благословит вас. Šodien un turpmākas jūsu dienas. Сегодня и во все дни ваши. Slava Dievam! Vienkārši šodien tik daudz, kas jau ir izskanējis. Сегодня так много уже прозвучало Gan slavēšanā, на прославлении. gan Vjačeslava lūgšanā. И Вячеслав там тоже Gribās beigās хочется. piesaistīt tomēr Vjačeslavu un nelaist viņu prom, kamēr viņš neizlūgs par cilvēkiem, kuri šobrīd atrodas kaut kādās finansiālajās grūtībās vai kaut kādos kredītos, ja? Lai viņš aizlūdz, lai tas, ko viņš iznesa caur sevi, lai dubultojas arī jūsu dzīvēs. Tas dubult ātrāk notiek. Чтобы это мое как благословение. Алексей говорил, что на мне, чтобы я расплатился за эти все кредиты, все за долги, чтобы вдвойне на вас было этот дух благодати, благословения. Чтобы... Ja jūs, protams, piekrītat, tad Если вы хотите, чтобы молились. es gribu. Хочет. Jā, un pirms mēs iesim И tēmā, когда мы пойдем в тему, es gribu pateikties jūsu mācītājiem, хочу поблагодарить наших пастырей, Kasparu un Kristīnu, Каспара и Кристину, par to uzticēšanu, ka viņi uzticās за то, mums что они доверили нам un ļauj mums kalpot. и дали нам послужить. Jā, tā kā svētījam arī Kasparu un Kristīnu. Благословляем Кристину и Каспара. Viņi šodien šajā laikā atrodas Vācijā. В данный момент они в Германии, вы знаете. Un tad viņi atvedīs kārtēju uguni, vai ne? Они принесут огонь это нам. Jā, un es gribu, lai mēs katrs uzliekam roku uz savu Я sirds. хочу, чтобы каждый положили на сердце руку. Īpaši jau tā sirds ir fiziski sāp, varbūt. Если особенно у кого болит сердце физически. Debesu Tēvs grib pieskarties tavai sirdī. Отец Небес хочет коснуться сердца физического. Viņš grib iztīrīt katru mūsu sirds kambarīti. Он хочет все уголки нашего сердца вычистить. Jo bieži vien И обычно paliek kambarīši, kuri tā kā, mēs paši negribam, lai Dievs tur padarbojās. и часто это есть такие закутки, уголки, где мы не хотим, чтобы Бог там что-то делал, вычищал. Bet ļauj viņam šodien ieiet tur. Разреши ему туда войти. Jā, es lūdzu par fiziskajām dziedināšanām. Молюсь за физическое исцеление. Un es arī lūdzu, И lai молю, tavs gars, Pускай Дух- svētais gars iztīra un šķīsta tavu sirdi. пускай Дух Святой очищает сердце твое. Amen. Аминь. Vēl slavēšanas laikā Во время прославления tas bija Jēzus, kurš sēž pie akas. Atceraties, kur viņš sēdēja pie akas? Иисус около колодца сидел. Interesanti tāda Интересное такое vīzija. видение такое. Ir patiesība un ir ūdens, ja? Действительно, есть вода. No kura tu gribētu, teiksim tā, no kura avota tu gribētu smelt? А с какого источника ты хочешь черпать это? No Jēzus avota vai no šīs akas? Из источника Иисуса или из этого колодца, No kuras tev neslāps? No kura tev neslāps nekad? от которого тебе не будет жажды никогда? Es redzēju, ka cilvēki skrien, Я видел, как люди бегут, viņi pieskrien pie šīs akas, бегут к колодцу, ātri to spaini lejā, ведро вниз, черпают. izvelk augšā to piepildīto ūdens spaini, padzerās un aizskrien. Это вытаскивают это ведро, напиваются водой и убегают. Bet pēc laika atkal viņš pieskrien. Потом обратно он возвращается. Un tas tā notiek nemitīgi, skrien pie tās akas. И постоянно такое происходит, бегут к этому колодцу. Nepamanot to, kas sēž pie tās akas. Не видя того, что кто сидит рядом с колодцем. Es vienkārši gribu atraisīt tādu vārdu. Я хочу высвободить слово такое. Tas, kas ir, То, что есть. varbūt jūt tādu kādu skābes līmeņa, tādu pacelšanos fiziski savā kuņģī, vēderā. Если ты чувствуешь, что такая кислотность такая в твоем животе, Vai tu jūti tādu, garīgajā tādā,
kā lai to garīgi noraksturo, kaut kādu neapmierinātību. Это такое, как духовное, такое Nu, недовольствие, да, спасибо. Tad vienkārši Jēzus Kristus vārdā es saku, Во lai имя tas Иисуса viss Христа. atkāpjas. Пускай уйдет это все во имя Иисуса. Un lai tu tiktu pieslēgts pie dzīvības un patiesības avota, Что ты был подключен к этому источнику жизни Иисусу Христу. kas ir Jēzus Kristus. Jā, un šodienas tēmas nosaukums ir patiesības nesēji. И это, который... Который он самый. Истина, это... Носитель истины. Носитель истины. Я хотел сказать, несуны. И носители истины, да. Jā. Mēs daudz dzirdam par māceklību, vai ne? Мы часто про ученичество слышим. Un tas ir brīnišķīgi. Это чудесно. Jūs taču esat Kristus mācekļi. Вы же pareizi? есть ученики Иисуса Христа. Tātad, Итак, vai esat? являетесь ли Tātad jūs esat patiesības nesēji. вы это те, которые несут истину? Un kas ir vispār patiesība? Что такое истина вообще? Es saviem vārdiem, Я своими словами es te paskatījos internetā, в интернете я посмотрел. bet tas arī sakrīt par to, par ko es domāju. Это совпадает с тем, что я думаю. Kas ir patiesība? Patiesība, истина? tas ir uzticams solījums, Это верный шаг, paties vārds. истинное слово. Un patiesība ir arī neaizstājams Dieva apsolījums, Это Божье обетование, Божье обещание. kurā ir līdzējošās lietas, kā kunga uzticība ir nemainīgums. Это Божья верность и преданность, и она не меняется. Es vienkārši gribu, lai jūs paturat prātā to Я хочу, vārdu чтобы вы поддержали в уме это слово. nemainīgums. Не меняется, которое неизменчивое. Patiesība ir nemainīga. Не это постоянная такая. Mhm. Neizmiņāma. Неизменная. Неизменная. Jā, jo patiesība viņa neko neslēpj. Истина, она ничего не прячет. Un tas ir tāds lielākais cilvēku izaicinājums priekš mums, kā Kristus mācekļiem, И это самый большой вызов для нас, Иисуса учеников. parādīt patiesu sevi. Nē, Zati- teikšu tā, ieraudzīt patieso sevi. Увидеть эту истину в себе. Увидеть истину в себя, patiesu sevi. И истину в себя увидеть. Vai kāds sevi pazīst tā patiesu sevi? Кто-то знает себя истинного. Es arī uzdevu jautājumu, kas tas ir Я patiesa? задал вопрос, что такое истина. Un es sāku lūgt par to. Я начал молиться об этом. Un tad, kad sāka Dievs parādīt patieso mani, И когда Бог показал истинного меня, nu, bija kā bija. было как было, да. bet tam procesam ir jāiziet cauri. Этому процессу надо пройти. Lai tu būtu patiesības nesātājs, И чтобы ты был истиной, это, который несет ее, tev jābūt arī patiesi tīram. и ты должен быть истиной в себе. Tevi, saprotiet, ko nozīmē mācekļi. Mēs mācāmies. Ne jau šodien tu izies, tu būsi jau tāds tīrs un skaists un patiesis. Jā. И ты знаешь, что такое ученик, это что ты выйдешь не всегда, что ты такой выйдешь чистенький такой. Tu mācīsies. Ты всегда учишься в процессе. Jā, tāpēc, ka patiesība neko neslēpj. Потому что истина ничего не прячет. Jo patiesu mani pazīst tikai mana sieva, mani bērni. Истина Kāds es esmu patiesa? меня только знают близкие мне люди, жена и дети. Es te varu izskatīties, skaistulīts, foršs tāds, jā. Я могу только выглядеть красавчиком, таким хорошим, Bārstīties ar gudriem vārdiem, и кидаться умными словами. bet iekāpjot mašīnā, aizsis durvis un braucam mājās. И зайдя в машину хлопнуть и это, Kaut kas mani поехать. neapmierina. Что меня, Kaut kāda muša man iekod. какая муха меня укусила. Jā, Да. bet to zina tikai mani tuvinieki. Только это близкие мои знают об этом. Tāpēc man patīk, kā mēs varam pazīt Jēzu, kā mēs varam pazīt Tēvu, kā mēs varam pazīt Tēvu šodien. Как мы можем познать Отца? Iepazīstot dēlu tikai. Узная только Сына.
tad mēs redzam, kāds ir mūsu debesu Tēvs. И так мы знаем, какой у нас Отец Небесный. Iedošu jums vienu lifehacku. Kā jūs varat pazīt mani? Как вы можете познать меня? Iepazīstot manus dēlus. Узнаю о моих детей, сыновей. Vecākais dēls šodien kalpo Madonā mūsu draudzē. И мой сын Ar vārdu. сегодня сейчас это словом служит в Мадоне. Jā. Dēls dara tev, redz, ko tēvs dara. Dēls dara. Labi. Tur И dejies. сын делал то, что и отец. Jā, un šodien mēs esam iegājuši tādā sezonā. Es Мы в ticu, ka такой jūs сезон вошли. arī tur visi esat un neejam, И вы тоже в том сезоне идем, ka mēs ļoti daudz dzirdam. что мы слышим Man tas много. ļoti patīk И мне очень нравится no daudziem mācītājiem, от многих учителей, ka vārds vienmēr, vārds ir, ka viņu vārds ir likts uz Bībeles studēšanu, lasīšanu, ja, iepazīšanās ar šo dzīvību, kas ir rakstīts Bībelē. и что его слово, она как бы изучается, это она Ну, ищем ответы, скажем, Ну. просто в слове, в Библии, в жизни. жизненная. Jo šajā laikā var redzēt, cik daudz vēju pūš, šaubu vēju, vilšanas vēju, vai ne? Мы видим в этом мире разные ветры, и это разочарование, Господь, Un viss ar vienu tikai iemeslu, lai mūs vienkārši ievest vilšanās, pievilt mūs чтобы нас ввести в разочарование такое. un ievest savas korekcijas. И свои корректировать свои вещи какие-то. Bet Но mēs kā patiesības nesēji, как носители истины, mums jādala, mums, tā, tu pateikšu, mums jāspēj dot cilvēkiem cerība. Tie, нам kuri ir kaut kādās мы pievilšanās. должны дать возможность людям на надежду. Un, lai mēs spētu to darīt, И если это мы возможность даем, lai mēs spētu cilvēkus uzmudrināt, взбодрить, atgriezt viņu cerību, ja, вернуть им надежду, tad mums ir jāmācās arī, vai ne pašiem, и нам надо самим тоже учиться. un kļūst par šiem patiesības nesētājiem. И эти носители истины, чтобы мы были. Jā, jo pirmsākumos, kur dzīvoja Ādams un Ieva, Вначале где жил Адам и Ева? viņi dzīvoja ēdenes dārzā, В Эдемском саду. vai viņiem kaut kas trūka? Nē. Что-то, какая-то нужда была когда? Нет. Viņi dzīvoja ar tēvu, С Отцом Небесным жили. un arī uz turieni mūsu tēvs arī vilina iet atpakaļ un vēst aiz sevis arī citus. И вдохновляет Бог опять вернуться и извести за собой других. Jā, bet Ādams un Ieva izvēlējās kaut ko citu. Но Адам и Ева мы знаем, что выбрали что-то другое. Uzpūtušie šaubu vēji, Надул на них это сомнение ветер, un tad bija šī klusā balss, vai patiesi tev ir и teicis. они услышали голос такой: «Истина ли сказал Бог?» Un šaubas ir klāt. И сомнения пришли. Tāpēc, ka, ja mēs atsakamies no šīs patiesības, tad tas nozīmē, ka mēs sākam ticēt meliem. Когда мы отказываемся от истины, мы начинаем верить лжи. Un tad, kad mēs sākam ticēt tiem meliem, Когда мы верим в ложь, tad, jā, mēs varam lasīt vārdu, мы можем читать Слово, jā, mēs varam staigāt uz draudzi, ходить в церковь bet sevi pašu līdz galam neiepazīt. и до конца себя не познать. Patiesu sevi līdz galam neiepazīt. Не познать себя истинного до конца. Un tad mēs vienkārši sākam veidot savus likumus, savus noteikumus, pēc kuriem mums labi patīk dzīvot. И мы тогда начинаем создавать такие заповеди, какие-то эти, по которым мы сами живем. Jā. Es vēlreiz atkārtošu, jā. Напоминаю, Atejot nos no patiesības, отойдя от истины, mēs iemantojam melus. мы приобретаем ложь. Meli mūs, ko meli dara? Viņi vienkārši mūs sagūsta. Обман нас, он нас пленяет. Sagūsta mūs kaunā, Пленяет нас в такой стыде, ieved mūs kārdināšanā, искушение вводит нас, ieved mūs atkarībās,
Всякие зависимости вводит. un vienkārši noizolē. Изолирует нас просто. Tāpēc, ka tev arī ir jau izveidota sava pasaule, savi noteikumi, savi likumi, sava patiesība. Ты какой-то создал свой мир, в котором ты живешь, все заповеди, всякие условия. Un tu pat nepamani, ka viss tas, par ko es tikko minēju, atnāk pieklāvē pie tavām durvīm, Это все подходит и стучит в свои двери. un tu, laipni lūgti. И ты приглашаешь это все. Jā, tāpēc es saku, ka, lai mēs kļūtu patiesības nesātāji, mums vispirms ir jāiepazīst patieso sevi. Чтобы мы были носителями истины, мы должны сами в себе истину эту познать. Jā, īstenībā paznāt sevi. Истину познать. Tādu nelielu piemēru varbūt. Ādams ar Ievu Пример такой, ēdenes Адам и dārzā bija kaili. Они были ноги Адам с Евой. Un viņiem nebija nekādu problēmu staigāt И kailē. они ходили там ноги без проблем, они, да, себе не чувствовали как-то осуждение какое-то. Tāpat Dievs tagad mūs grib atkailināt pilnībā, lai iepazītu tevi ar sevi ar sevi. Что Бог тебя оголяет, чтобы ты увидел и познал самого себя. Es runāju garīgi. Ja? Духовно, конечно, не физическое же это. Un es saku, es šo procesu eju, un man viņš sāk iepatikties ar vien vairāk un vairāk. Я хожу в этом процессе, и он мне начинает нравиться больше и больше. Jo tā iepazīšanās ar sevi ir tik interesanta. Познание себя такое становится интересным. Jo es negribu apbēdināt, ka viss ir slikti. Nē, ir ļoti daudz labu īpašību, kas ir tevī. Не хочу тебя напугать, что у тебя только все плохое. Нет, у тебя очень много хороших этих черт, хороших. Pirmais, kas vienmēr nāk prātā, tur ka nāks kaut kādi mēslēri. Nē. Приходит на разум, вот придет какое-то дерьмо. Нет. Tur ir ļoti labas īpašības, kuras ir apslēptas. И много таких хороших, то их это... Что спрятано. Да, что спрятано такое. Es izlasīšu tā. Jāņa. 8:31, 32 Jāņa evaņģēlijas. Иоанна 8, 31. 32. 32. 32. Te būs tādas atslēgas vārdi. Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas ticēja viņam: ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Ko šeit var pamanīt? Dievs man parādīja te noteikumus. Бог показал условия. Un forši ieraudzīt kaut kādus noteikumus un pēc viņiem darboties. Видеть какие-то условия и по ним действовать. Man tas palīdz, man patīk. Мне помогает, и мне нравится. Tā kā salikt visu pa punkteņiem. Pirmais, otrais, trešais. Сложить по пунктикам первый, второй, третий. Pieņemsim, pirmais punkts, tas varētu būt, Первый ja jūs. Если вы. Pasaki, ja jūs. Скажи, если я. Saki, ja es. Jā, labi. Если я. Jā. Tā, otrais punktiņš. Второе. Paliekat manos vārdos. Tur runā uz sevi, ja? Tur. Прибуду в слове его. Jā. Trešais punkts. Третий пункт. Patiesi esat mani mācekļi. Воистину будете моими учениками. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja jūs paliekat manos vārdos, если прибудете в слове моем, un tālāk iet apsolījums. И дальше обетование Божие. Vienmēr sakot, te ir Dievam vispār patīk. Jūs zināt, ka viņam ir noteikumi un apsolījums. Ja? Знаете, kas tev būtu jāizpilda, lai saņemtu to? Знаете, у Бога есть такие условия, как бы заповеди, и чтобы исполнять это тогда исполняя, произойдет то. Un šeit ir nosacījums, ja jūs paliekat manos vārdos. Условия, если прибудете в слове моем. Ja? Un tālāk iet дальше apsolījums. И обещание дальше. Jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Tas ir tavs apsolījums. Это твое обещание от Бога. Bet sākumā tev ir kaut kas jāizdara. Но что-то тебе вначале надо сделать. Tāpēc es ilgi savā laikā malos šajā raksturvietā. И часто я
как бы перемалывал себя в этом местописании. Kā to izdarīt? Как это сделать? Labi, es saku, es saprotu, ka vārds ir jāiepazīst, lai viņš dara manu brīvu. Узнать истинное слово, чтобы сделал меня свободным. Bet tad izskanēja vārds, iepazīsti sevi patiesu arī. И прозвучало слово «познай себя истинного». Un tad tu būsi brīvs. Станешь свободным. Jā. Lai mēs kļūtu par tādiem pilnvērtīgi patiesības nesātājiem, Но чтобы мы были такие полноценными носителями истины, vispirms mums jāiegūst brīvība. надо получить свободу. Brīvības centrā vien esam. В центре свободы мы есть. Jūs ir privilēģija. Jūs katru svētdienu, Tā privilēģija. trešdienās, kad nākat uz brīvības centru, iegūt ko? Brīvība. Brīvību. Приходя в центр Amen. свободы, мы получаем свободу. Аминь. Ejot pa durvīm iekšā, saka, es nāku uz Заходя по brīvības двери, centru, я iegūt пришел в центр свободы, brīvību. чтобы получить свободу. Amen. Jā. Vispār neturēju. Bet tas ir labi. Vячеслав šodien ļoti labi pateica, ka Dieva atmosfēra nolaižās. Я сказал сегодня, Алексей, ты предусмотрел все, но Бог спустится, будет совсем по-другому. Аминь. Man, jā. Jēzus. Tā ir patiesība. Иисус истина. Jā. Un katrs izskanējošais vārds no Jēzus mutes, И всякое слово истина из уст Иисуса, tā ir patiesība. оно истина. Es nezinu, man tas vārds nelaiž vaļā. Слово это не отпускает меня. Atceraties, ko teica mums Jēzus, ko viņš pavēlēja mums. Иисус что нам обещал выполнять? Jums būs kāpt uz čūskām un skorpioniem. Наступать на змей, на скорпионов. Tā ir patiesība. Это истина. Paņem uzkāpta. Возьми, Man ļoti наступи. patīk pravietiski akti, piedodiet. Мне Es tāds очень esmu, нравится пророческие акты наступать. draudzē to lietoju Я в savā. церкви применяю это всегда. Vienkārši uzkāp. Ja tu Так, tici, ka tā ir наступи. patiesība, uzkāp uz čūskām un Если skorpioniem. на это истина, наступай на скорпионов и чувств. Lai tas ieiet tevī. Чтобы это вошло в тебя как истина. Jā. Jo Jēzus teica, Иисус сказал, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Иисус сказал, я истина, путь и жизнь. Varbūt mēs nevarēsim saprast visu patiesību, Может, мы не всю истину сможем сразу понять. bet tomēr mums ir privilēģija zināt Jēzu. Но у нас большая привилегия знать Иисуса, Mēs par viņu varam lasīt, читать о Нем. un viņš mūs ved šajā māceklībā. И Он вводит нас в ученичество. Jā. Jo aiz katra Jēzus vārdā ir patiesība. За каждым словом Иисуса есть истина. Un tas viss tik atbrīvo tevi. И это освобождает тебя всего. Šodien Vячeslavs dalījās ar vārdu. Aiz katra vārda, ka viņš stāstīja par to, kā viņam pārdabiski tie kredīti visi dzēsās ārā. Вячеслава, кредиты сверхъестественно исчезли. Ka viņš citēja vārdus, Цитировал слова. un katrs vārds ir patiesība. И каждое слово — это истина Божия. Un es ticu, ka viņš tajā bija iekrampējies un vēl joprojām turās. Я держался и до сих пор держусь за Слово Божие. Un tas tā arī notiek, И так происходит, действительно. jo patiesība atbrīvo. Истина освобождает. Un atceries, ka kas gribēja apšaubīt patiesību? Помните, кто хотел усомнить истину? Pilāts. Пилат. Viņš teica, kas ir patiesība? Что такое Kas ir истина? Jēzu patiesība? Иисус, что такое истина? Kāpēc viņš tā gribēja apšaubīt? Почему он усомнить хотел истину? Es domāju, šodien jau arī daudz šaubītāju staigā un grib, kas ir patiesība? Много таких сомневающих ходят. Что такое истина? Ja tu draudzē sēdi vienās drēbēs, es runāju par garīgām drēbēm. Если ты в церкви в одной одежде духовно сидишь, Ejot mājās, tu ieeji kādā veikalā, nopērsi tur alu vai nesko vēl, ja? Un dari kaut ko citu. Такая аналогия простая, просто. а потом идешь домой, в магазин заходишь и пиво алкогольное покупаешь. Man bija satikšanās ar vienu cilvēku. У меня была встреча с человеком, Viņš man jautā, Aleksej, kāpēc tu tik traki dzenies pēc kaut kāda dieva?
Почему ты так страстно бежишь за каким-то Богом? Es saku, paskaties uz manu dzīvi. Viņš mani Посмотри. pazina veco. Kāds es biju vecs? Посмотри на мою жену, потому что он знал мою прежнюю, старую жизнь. Viņš saka, nu jā, tu nelieto alkoholu, Ты не используешь алкоголь, tu nesmēķē. не куришь. Bet varbūt patiesībā tā nav, kā tu saki. Может, по-истинному такого нет, как ты говоришь? Es saku, nē, tā ir. Нет, Es так vispār есть. nelietoju. Я вообще не употребляю алкоголь. Un tad viņš man sāka stāstīt par vienu viņa draugu, kurš arī it kā ticīgs. И он начал о своем каким-то другом. Типа он верующий, Viņš staigā uz draudzi. он ходит в церковь Viņš, es cik saprotu, arī kalpo. и служит даже. Bet viņa darbi, kad viņš ārpus draudzes stāsta par kaut ko citu. pilnu. Но когда он вне церкви, его дела показываются противоположно Un вообще. tas viņu atgrūž. Nu, И его отталкивает этого человека. viņš saka, es nu, tā kā, esmu tāds piesardzīgs starp jums ticīgajiem. Я такой осторожен с вами верующими, Tāpēc, ka tā patiesība tajā cilvēkā nedzīvo. потому что в том верующем не живет истина. Jā, tāpēc, ka patiesība dara tevi brīvu. Истина Vai ne? делает свободны нас Nu visa. от всего, Nu visa. Kas, всего, kas tev traucē? что тебе mешает, Kas traucē tev ieiet debesu valstībā? чтобы войти в тебя в Царство Небесное. Šajā sezonā arī tik daudz tiek runāts par debesu valstību. В этом сезоне так много Ka говорится о mums Царстве kā Небесном. dēliem jāiet tur Как iekšā. нам, сынов, войти в это Царство. Un tā atzīstot patiesību, kura dara mūs brīvu, ļauj mums ieiet tur. Познавая истину, Šaubā. которая делает нас свободным, мы входим в это Царствие. Nu jā, par Pilātu runājot, Говоря о Пилате, jo viņš bija Romas karēvis. Jā? Nu, viņš bija ne karēvis, viņš bija kas tur prokurators. Jā? Tāpēc Пилат viņš, был проконсулом над Израилем в Иерусалиме. jo viņš patiesībā arī nevarēja redzēt. И он и потому и не мог видеть истину. Es domāju, ka daudzas lietas tajā laikā arī tika kaut kādiem kreisiem ceļiem varbūt darītas. Jā. Им были разные ложными путями всякие вещи делались. Un tāpēc to patiesību viņš arī nevarēja redzēt. Потому он не мог увидеть истину. Tas arī ir tas stāsts par manu paziņu, ja, kurš redz vienu Tā. kristietību, otru kristietību. Потому и это рассказ о знакомом, он видит такого верующего и другого верующего. Ja, un tāpēc Pilāts Jāņa 18, 37, 38 jautā. Иоанна 18, 37, 38. 37, 38, там сказано. Tad Pilāts viņam jautāja, tad tomēr tu esi ķēniņš? Jēzus atbildēja, tu saki, ka es esmu ķēniņš. И Es esmu, Пилат у него спрашивает, и ты по-настоящему царь Израилю, ты говоришь это. šis ir prečitājis, da, mēs te pisāņi. Es esmu dzimis un es esmu pasaulē nācis tādēļ, lai liecinātu patiesību. Jēzus runā par sevi, jā. Katrs, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Nekurš katrs dzird to patieso balsi, vai ne? Māceklis dzird balsi. Kurš ir Kristus māceklis, viņš dzird Кто ученик Иисуса Христа, он слышит эту истину, patiesības balsi. голос истины. Tu vari šodien dzirdēt patiesības Ты balsi? сможешь слышать Atklāti, голос tiešām истины? atklāti runā. Ты можешь это открыто сказать, да или нет? Es dzirdu, Я слышу, es dzirdu. я слышу. Jā. Tad Pilāts viņam sacīja, kas ir patiesība? Пилат спросил его, что ты такое истина? Tu pateicis, viņš atkal izgāja pie jūdiem un tiem sacīja, es pie viņa nekādas vainas neatrodu. И выйдя к иудеям, он сказал, никакой вины на нем не вижу. Tāpēc, kur šodien vispār cilvēki meklē patiesību? Где люди ищут истину? Es runāju gan par kristiešiem, gan par nekristiešiem. Ja? О верующих, неверующих христианах. Kaut kādās varbūt safabricētajās ziņās. Каких-то сфабрикованных этих новостях. Mhm. Bet arī skatoties uz tām safabricētajām ziņām, tur ir arī ielikta daļa patiesības. И в этих сфабрикованных новостях, она тоже чуть-чуть истины добавлена. Tikai ne tās, kura mums pieder, vai ne? Но не то, что нам достается. Citreiz parunā ar savu mammu, kad parunāju. Viņa Поговорил с своей мамой, paskatās tās ziņas. посмотря другой раз эти новости. Tad viņa ļoti neapmierināta ir par Да, visu очень notiekošo. недовольна тем, что происходит. Es viņai saku, mamma, viss būs labi. Все будет хорошо, я говорю, мама. Saku, kā var būt labi? Tak Как nav может быть labi. хорошо, так все плохо. Es pēc tam vēl pieskaršos par to, ko es teicu, viss būs labi. Ja? Я потом коснусь, что я сказал, все будет хорошо. Ko dara šī it kā patiesība? Viņa tevi iedzen bailes. Что это делает? Типа, это ложная истина, она тебя вгоняет в страх.
bailēs no neziņas. Vai ne? Страх от незнания. Liekas, lidmašīnas lido, kaut ko kaisa pa debesīm. Un paliek bail. Ko viņas tur izkaisa? Varbūt mēs rītdien visi nomirsim. Ne, nu tagad tas ir tik populārs kaut kur sociālos tīklos paskatoties. Es nezinu, ko viņas tur kaisa. Ну, распыляют самолеты эти. Да. Часто самолеты летят, и такой шлейф остается, и многие говорят, они что-то распыляют. Jā, un visi šie fakti, viņi vienkārši cilvēkus izsit no sliedēm. Iedzen bailēs, šaubās kaut kādās. Эти факты в сомнение, в страх вгоняют людей. Jo šīs pasaules gara ietekme, lai mēs būtu kā bailīgie jēri arī. И под влиянием этого духа, этой информации, они хотят, чтобы мы такие, как ягнята, были в страхе, жили. Tikai zem cita kunga. Только под другим господином. Jā. Es tagad izstāstīšu vēl vienu tādu liecību. Хочу свидетельство сказать одно. Es arī runāju ar vienu kristieti. Говорил с одним христианином. Tiešām labs cilvēks, labs kristietis. Хороший христианин. Deg par Dievu. Горит по Богу. Un uzdeva tādu jautājumu man. Задал вопрос. A kā tev liekas, Как тебе кажется? kas būs, Что ja, будет? nevis pieņemsim, bet ja mūsu Latvijā būs karš? Если в нашей Латвии будет война. Es tā domāju, Так interesanti. подумал, интересно. Jā. Bet es sāku domāt par to, par ko es šodien runāju. Es sāku domāt, ko par to saka Jēzus. Я начал думать и начал вспоминать, что об этом говорит Иисус. Vienkārši viņš saka man tādu lietu, ka daudzi cilvēki pie manis pienāk, saka, būs karš, ticīgi cilvēki, kuri kopā ar šo cilvēku iet kalpošanā, ja, un arī ticīgi, ja, Dievam un uzticami. Сам, когда во время Иисуса подходили, ой, будет войны, будут, и сейчас так же самое, в страхе верующие кричат, ой, война, война там. Un viņš saka, ko lai atbild? Что отвечать? Bet es saku, taču ir rakstīts, ka viss tas arī būs. Это написано в слове, что все это будет. Bet tas, varbūt arī nebūs pie mums. Может даже и не быть у нас прямо в Латвии. Mateja 24:6 ir ļoti laba ilustrācija. Матфея 24 иллюстрация. Jā. Bet jūs dzirdēsiet kārus un karu daudzināšanu. Вы услышите о войнах и слухах о войнах. Bet rakstīts tālāk, esiet nomodā, nebīsties. И написано это, будьте, бодрствуйте и не бойтесь, Jo tam jānotiek. ибо это произойдет. Bet tas nav vēl gals. Это не конец. Ir rakstīts, esiet nomodā, Будьте nebīsties. Бодрствуйте и не бойтесь. Mēs ar viņu nonācām līdz šim secinājumam. И мы пришли к этому ответу. Viņš saka, jā, es arī tā domāju. Nav jābīstās. Я так даже думал, не надо бояться. Patiesība atbrīvoja viņu. Ja? Истина освободила его. Tāpat arī atbrīvo mani un tevi И šodien. также сами меня и нас всех. Nebīsties. Не бойтесь. Ne jau es to saku, Не я это говорю. bet saka patiesība. И говорит истина. Esiet nomodā, nebīsties. Бодрствуйте и не бойтесь. Šos vārdus esiet nomodā, nebīsties var vienkārši iekalt savu sirds bauslībā. Положи это на скрижали свое сердце, как заповедь не бояться и не переживать. Tāpēc, ko to teica Jēzus. Потому что это сказал Иисус. Jā. Patiesībā es jums saku, patiesi es jums saku. Истину говорю вам. Ko ar to arī teikt? Ko gribēja ar to Jēzus pateikt? Что хотел этим сказать Иисус? Šodien varbūt arī daudzi, kā tas pats Pilāts, neredz to patiesību. И многие, как Пилат, Sev не видят apkārt. истины, которая рядом с ним. Bet Mateja 18:1-3 Матвея 18, 1-3. bija tāda interesanta arī ilustrācija. Такая иллюстрация. Tajā pašā laikā mācekļi gāja pie Jēzus un vaicāja, kas tad ir lielākais debesu valstībā?
Jēzus pieaicinājis kādu bērniņu un nostādījis to viņu vidū, sacīja: Es jums saku, patiesi, ja jūs nemainaties un netopat kā bērniņi, jūs neieiesiet debesu valstībā. Помним, что там сказано, что если не станете такими, как дитё, ребенок, не войдете в Царство Небесное. Nu, liekas, ja es kļūšu kā bērniņš, es taču vispār darīšu kaut kādas blēņas. Кажется, если я буду это делать, как ребенок стану, все будут всякие разные вещи плохие буду делать. Bet te jau iet runa. Es vienkārši pastāstīšu savu viedokli, kā es to redzu. Я расскажу свое мнение, как я вижу. Jo vairāk mēs iegūstam Kristus raksturu un Kristus prātu, Когда мы характер Христа и мысли Христа в себе будем культивировать, jo vairāk mēs iemantojam šo bērnu sirsniņu. и больше мы будем приобретать это сердце дитя. Un bērnu sirsniņai ir viegli noticēt patiesībai. И сердечку ребенка очень легко это истине поверить. Es to varu redzēt, pieņemsim, pie sava bērna, pie sava jaunākā dēla. Вижу на своем ребенке младшем. Nu, viņš ir savā augšanas stadijā, līmenī. Ja? Он такой в росте своем. Ja es viņam kaut ko pasaku, Я ему что-то скажу. viņš bez šaubām tam tic. Viss. И он в это без сомнения этому верит. Un es tā arī vienreiz domāju, Я думаю, kur tas noslēpums. вот это ответ. Tikai Kristus prāts, Только разум Христов, Kristus raksturs характер Христа pārveido mūsu sirdi un mūsu pašus. нас преображает в наше сердце в себе. Jā. Un tikai šī bērna sirds, Только сердце ребенка, mēs varam ar to bērnu sirdi redzēt, ieraudzīt šo debesu valstību, kurā jau mēs dzīvojam. и таким, как у ребенка сердце, мы можем увидеть истину этого Царства Небесного. Tāpēc, ka viņš nepiepolās to ieraudzīt. И он никаких усилий не прилагает, чтобы это увидеть. Vai tu tici, ka tu šodien vari dzīvot debesu valstībā, vai tu tici, ka tu jau dzīvo šodien debesu valstībā? Как ты веришь, что ты можешь жить в Царстве Небесном, или ты живешь уже в Царстве Es Небесном? piepūlēšos, vai es varu šodien dzīvot. Я буду Piepūlēšu принимать visas savas maņas, усилия своих, чтобы жить в Царстве Небесном. bet man nesanāk. Но у меня не получается. Bērnu sirdī sanāk, jo dzīvoju, tad dzīvoju. А ребенку получается с его верой в сердце. Un liekas, kad tu redzi šitādus cilvēkus apkārt, Ты видишь таких людей вокруг, kuri jau tā patiesi ir iegājuši tajā patiesībā un tajā debesu valstībā, которые вошли в эту истину Царства Небесного. ka tevi tas sāk kaitināt. Тебя другой раз раздражает. Liekas, ko tu tagad te tēlo? Что ты здесь это себе лицемеришь, это, Viņš saka, ko es tēloju? что здесь я это Nu, ko tu tik изображаю. vienkārši esi? Kāpēc tu, Это так легко. atkal pieskaršos pie sava kaimiņa? Опять этого соседа Viņš man vienreiz jautāja, спросил у меня. viņš lieto alkoholu. Es domāju, ka drīz viņš Применяет beigs to алкоголь. darīt. Ну, наверное, скоро закончит. Viņš zina, kas es esmu, kas mēs pa ģimeni esam. Он знает, что мы за семья. Viņš man saka, klausies, tu vispār neko nedzer. Ты вообще ничего не пьешь? Es saku, ne, ūdeni es dzeru, limonādes Ну, dzeru. воду я-то пью. Viņš saka, tu pat vīnu nedzer. Даже винчика не пьешь. Liekas, kur? Kur? Ну, где такое? Pat vīnu nedzer. Es saku, nē. Даже вина нет. Jā. Domīgs aiziet. Tas bija tāds interesants moments. Задумчивый ушел такой. Jā. Jā, jo šodien ir tik daudz visādu informāciju. Сегодня так много разной информации. Un tā informācija, kas tek no šīs pasaules, viņa vairāk pieskarās mūsu miesai. И эта информация, которая текет из мира, она наша касается плоти. Un šīs miesīgas kāres vienkārši aizved prom no šīs patiesības. И плотские желания, они уводят нас от истины. Bet Но tikai patiesa sirds ir только gatava истинное сердце pieņemt kā uzmudrinājumu, tā arī nelielu pērienu. Kā nu kuram? и она может принять или истину, или это вранье. Не, наставление. Даже kā latviski nastavление? Korekcija, jā. Kā uzmudrinājumu, tā arī korekciju. Он может вдохновление или коррекцию принимать. Īstena sirds Истинное сердце ir gatava pieņemt kā korekcijas, tā arī
uzslavu. Может, истинное сердце, она может принимать это истину и даже коррекцию. Jā, jo cilvēki vairāk kam tic horoskopiem, Многие люди верят в гороскопы, astroloģiem, в астрологию. melnam kaķim, в черную кошку. В черную ковшку. Kāds ticēja melnam kaķim? Kuram vairāk neveicās, tev vai tam kaķim? Больше это не везет коту или тебе. Man liekas, tā dziesma Krievu valodā ir par melno kaķi, jā. Черному коту, да, дорогу перейдет, который. Ему больше всего и не везло. Ему и всего и больше не везло. Es atceros, manā laikā bija, es skatos, pāriet tas melnais kaķis, liekas, ārprāts. Un man jāiet tagad tāds gabals, lai aiziet uz mājām. Когда-то мне надо было, вижу, кота черным, мне такой круг надо было давать, чтобы Nu, домой tad es дойти. akmeni, lai atpakaļ viņu aizraidītu pāri tam ceļam, uz Кидал otru pusi. коту Metu, камешек, metu. чтобы он убежал в другую сторону. Bet Через nekā. дорогу. Ну, никак. Tā arī gāju. Так и шел. 40 gadus ap kalnu. 40 лет вокруг горы. Jā. Viņi tic, Они верят zīlēšanām. это гаданием всяким. Bet es pamanu, ka tik ātri tam viss tiek, tik ātri tas tam visam notic, ka tur tā kā ar pirksteņiem saskandē, visiem viņš jau tic, ka viņam tur kaut kas kaut ko pareģoja, kaut kas kaut ko teica. И люди так часто, так быстро этому верят, этим гадалкам, всяким этим, всяким гороскопам. Bet kāpēc patiesi negrib ticēt tai patiesībai, ko nes Jēzus? Почему они истине не верят, которые несут Иисус Христос? Kāpēc? Почему? Ko dara patiesība? Что делает истина? Viņa norāda uz grēku. Она указывает на грех. Tikai tad mēs tiekam atbrīvoti. Vai ne? Только тогда мы становимся свободными. Jā, un kāpēc man patīk lūkšana pa sirdīm? Почему мне нравится молитва о сердце? Tāpēc, ka šeit vienmēr kaut kas tiek apslēpts. To es tev atdošu, bet šito es vēl tā kā paturēšu. Часто мы в сердце что-то прячем. Вот это я тебе отдаю, а что это придержу себе. Un tā kā mūsu sirds ir apslēpta no tās patiesības. Это как будто она спрятана от истины, прячет что-то, Viņi kaut ko slēpj. прячет что-то. Varbūt kaut kādi aizvainojumi ir. Какие-то обиды, Kaut kādas vilšanās. какие-то это, Разочарование. разочарования. Да. Mācītājs nepasveicinājās. Пастор не поздоровался. Kā vienkārši piemērs. Просто забыл и все. Jā. Kāpēc? Kāpēc tā tas notiek? Почему? Es izlasīšu šo citāti. Прочитаю. Patiesība darīs tevi brīvus, bet vispirms tā var padarīt tevi par nožēlojumu. Истина сделает тебя свободным, но сначала она тебя сделает таким Ničtužnim. сложным, да. Bet tas ir jā un amen. Да, и аминь это. Es uz savas ādas to esmu izgājis un Я eju. на себе все пережил это. Tāpēc man Dievs dod šo vārdu runāt jums. Потому я могу говорить и делиться с вами этим словом. Un nevajag baidīties no tā. Не надо бояться этого. Tas nebūs ilgstoši. Это Kad tu не будет ieraudzīsi sevi долгосрочно. par kaut kādu, ne tādu, kādu tu vēlējies. Если ты увидишь себя таким, таким не желал. Es eju uz noslēgumu. Vēl 3 punkti. 3 пункта еще. Pirmkārt, Во-первых, patiesība mīt savstarpējās attiecībās. Vai dzīvo varbūt tā. живет или обитает истина в взаимных отношениях. Mēs varam zināt patiesību, Мы можем, tāpēc, ka mēs pazīstam Jēzu. мы можем знать истину, потому что мы знаем Иисуса. Otra lieta. Вторая вещь. Patiesība ir neizmaināma. Истина неизменчива. Ja ir rakstīts, tad ir Если vārdā. написано в слове, так оно и есть. Jā. Tāpēc, ka Jēzus nemainās. Un Потому что patiesība arī nemainās. Иисус не меняется, и истина не меняется. Treškārt, patiesība dod mums dzīvību. И в-третьих, истина дает нам жизнь. Es tā gribu, lai šodien šī patiesība līst pāri jums. Я бы хотел, чтобы эта истина лила на нас, истекала на нас. Vienkārši, ko dara izslāpušie? Viņi pavērš rokas uz debesīm un saka, debesu Tēvs,
es augstu pēc tavas patiesības. Tu to vari izdarīt tagad, И ты можешь поднять руки и сказать: Господь, я жажду Твоей истины. jo Jēzus teica, viss ir piepildīts. Иисус сказал: все совершилось. Vienkārši lai līst šī slava. Пускай льет, Jā, Liet. jo Jēzus ir patiesības avots. потому что Иисус источник истины. Jā, abi šie avoti ir viņa mūžīgās dabas īpašības. Taisni, tas ir patiesības avots un dzīvības avots. Это источники жизни, истины, они вечности источники. Un, abi avoti ir viņa mūžīgas dabas īpašības. И то, и другое качество его вечной природы. Да. Amen. Amen, amen, amen. Vienkārši es tiešām gribu lūgt debesu tēvam, lai Я viņš хочу молить Небесному Отцу, чтобы Он īpaši pieskarās šodien un Особенно turpmākajā прикоснулся. tavā laikā в Твое время, līdz taviem sirds dziļumiem, до Твоих глубин сердца, pieskarās tavai ģimenei. коснулся Твоей семьи, Un debesu tēvs, Отец Небесный, lai šis patiesības lietus чтобы это истинный дождь, tagad pat nolīst пускай оно pāri начнет лить izsalkušajiem un izslāpušajiem. на голодных и жаждущих, Lai līst, пускай текет. lai līst. Šeit ir lieliska slava. Jā. Здесь великолепная слава. Tur, kur 2 vai 3 ir sapulcējušies Где manā двое, vārdā, трое во имя Иисуса, kas notiek, что происходит, es esmu jūsu vidū. тогда Иисус сам в нашем Un tad var notikt среде. jebkas, И все происходит тогда. jebkas. Все, что хочешь. Amen. Аминь. No manis tas ir viss. Es gribu paaicināt varbūt savu sievu Leldi. Es domāju, ka Šo noteikti viņa ir Приглашаю vārds. Лайлу, Jo Лелды. te ļoti blīva atmosfēra, daudz ko var Это такая izvilkt. густая атмосфера, и все, что хочешь, может происходить здесь. Nav man nekā daudz ko teikt, jo Так, visu немного jūs у jau меня есть, что сказать. dzirdējāt. Вы услышали Bet все? es vēlos Я хочу pateikt сказать, tikai to, ka šodienas что informācijas pārbagātības telpā, laikmetā, jo mums visiem galva ir pilna ar teoriju. Mēs zinām tik daudz, ka mums vairs neko nevajag mācīt. в это Mēs время, domājam, kā tik ātrāk tas vārds beigtos. где это много в мире информации, мы переполнены этой информацией. Tieši tāpēc, diemžēl, mēs ļoti daudz kur zaudējam, И часто мы много часто теряем, jo mēs pārstājam novērtēt to, ko Dievs runā. и мы перестаем это Un es ценить то, что Бог говорит. vēlos vienkārši pateikt to, ka Хочу сказать, поделиться. daudziem kristiešiem šodien vajag reālu detoksu И многим христианам нужен детокс. no tām mācībām, ko viņi ir saklausījušies, un Что- atgriezties pie viena vienīgā, kas ir Jēzus Kristus. И единственное учение — это что есть от Иисуса Христа. Un man ir milzīgs prieks būt jūsu draudzē. Моя большая радость в вашей церкви пребывать. Un man ir tāds vārds, vienkārši ļoti vienkāršs vārds priekš jums. Простое слово для вас. Es vienkārši ienākot arī šeit šodien, Придя сюда, es varbūt nedaudz atkāpšos. Es ļoti mīlu draugu. я очень люблю церковь. Es reāli, kad mēs atgriezāmies ar Когда покаялись Alekseju, ar с manu Алексеем, vīru с моим un мужем, mūsu ģimeni pie Dieva, и пришла к Богу, mēs vienmēr bijām draudzē. мы всегда были в церкви. Mēs neesam daudz draudzes izgājuši, Мы не через многие церкви bet прошли, dažas bija. Un но tad, некоторые церкви tad были. Dievs aicināja mūs veidot Madonā draudzi. И Бог призвал нас это формировать в Мадоне церковь. Dievs man jau pašā sākumā, kad Viņš mūs atrada, Когда Он нашел вначале, Viņš pateica, ka draudzē ir milzīga vērtība. Он сказал, что очень большая, могущественная важность в церкви. Ka būt draudzē, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Пребывать в церкви — это очень важно. Un tas, kā šodien kristieši attiecās pret draudzi, И как христиане относятся к церкви pret сейчас, mācītājiem, pret kalpotājiem, tas īstenībā ir относят к служителям,
diezgan traģiski, Очень neko трагично, neizkrāšņojot. Tāpēc не es приукрашивая. gribu teikt jums, man ir Я tās хочу vārds вам priekš сказать, jums, слово для вас. ja tu esi šeit, šajā vietā, Если ты здесь, на этом месте, ja tu šeit uzticami kalpo, если ты верно служишь здесь, ja tu esi šeit un tu nevēlies skriet meklēt kaut ko citu, если ты здесь и ничего другого не ищешь, un tu esi šeit vienalga, kā tu jūties, и если ты приберешь здесь, даже ты, vesels, slims, какое у тебя состояние, плохое или хорошее, здоровое или ar больное, labu garu stāvokli, varbūt ar problēmām dzīvē. с плохими какими-то Ja tu проблемами esi или хорошо в жизни. šeit, Kristus miesā, draudzē, Если ты в теле Христа в церкви, tu esi reāli svētīts ты cilvēks. реально благословенный человек. Tāpēc, ka skraidītāju un vientuļo rangeru ir ļoti daudz savairojies. Бегунов, Un es, скакунов, кузнечиков. un es vienmēr skatos Одиноких рейдеров очень много. uz es jau teicu, es runāju no sirds, es ļoti Я mīlu говорю о draudzi. церкви, я очень люблю церковь. Priekš manis draudzē nozīmē ļoti daudz. Для меня церковь очень много значит. Un mūsu draudz arī sākās no mūsu mājas grupas. И наша церковь началась с домашней группы. Bet es vienmēr ar lielu cieņu skatos uz cilvēkiem, kas kalpo Dievam. Я с очень большим уважением Он смотрю на который людей, палит. которые служат в церкви Draudzē gadiem. и которые пребывают годами в церкви, Un kalpot, служа, un atdot, отдают, un ziedot, жертвуя, un būt, un palīdzēt, оставаясь и помогая, un turēt rokas mācītājiem, поддерживая руки пастырей, uzņemties savu atbildību. беря свою ответственность. Un evaņģēlis viņš ir ļoti vienkāršs. Евангелие очень просто. Viss ir ieteikts vienā vārdā Одно сказано в слове. - nodošanās. Посвящение. Nodošanās Jēzum Kristum. Посвящение себя Христу. Un tā ir tā patiesība, И это истина. kas mums vienmēr ir jāatcerās. Надо всегда эту помнить истину. Un, jā, tas, ko es vēl vēlējos teikt jums, tad, kad uz jums lido bultas, un Когда летят стрелы, es šorīt pamodos ar galvas sāpēm, bet man tas vispār nav raksturīgi. я проснулась с головными болями. Ir Но cilvēki, это kam мне bieži не sāp galva. Man Некоторых ļoti людей. reti sāp galva, paldies Dievam. Мне Bet очень редко болит Tad, голова. kad šī слава sāpe Богу. atnāk, viņa vienmēr ir vienāda, un viņa vienmēr ir vienā vietā, šeit. Šeit. Un man šodien ir šīs sāpes, un viņas nepāriet, un nepāriet, un nepāriet. Un И эти боли не прекращаются, не прекращаются. es ticu, ka Dievs kādu no jums arī vēlas atbrīvot šajā pat brīdī. И я знаю, что кого-то Бог освободить хочет в этот момент сейчас. Un vēl, ka tieši uz tā, kā jūs stāvat šeit, kā jūs ejat, kā jūs vienkārši uzticami kalpojat, Как вы стоите и верно служите в церкви. tieši tas Sātanam ļoti nepatīk. Un viņš šīs bultas raida. И делу это очень не нравится, и он впускает в вас Un стрелы. viņš raida šīs bultas bieži vien galvā, prātā, И он очень часто пускает в lai разум, izsistu mūs no в šīs te голову, patiesības, чтобы lai mēs sāktu сбить нас meklēt от kaut истины, ko. чтобы мы начали что-то другого искать. Bet es vēlos atraisīt pār tevi vārdu nostāvi. И я хочу Stāvi освободить. līdz galam, Стой до конца. jo tu pat iedomāties nevari, И ты даже не можешь ko представить, Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. что Бог приготовит для тех, которые Его любят. Ko acis nav redzējis un ausis nav dzirdējusi. Что глаз не видел, ухо не слышало. To Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. И то приготовил Бог, который Его любит. Ko acis nav redzējusi Глаз не видел, un ausis nav dzirdējusi. ухо не слышало. To Dievs ir sagatavojis То Бог приготовил man, kas viņu mīl. нам, которые Его любят. Tāpēc kādreiz vai ne viss apnīk un Другой раз gribās все надоедает и хочется kaut ko varbūt pamainīt, что-то поменять, что-то. bet nē, Но tev нет, neko nevajag pamainīt. Nečo Tev vajag nenāda vienkārši paskatīties Jēzus acīs. надо просто взглянуть в глаза Иисуса. Tur ir viss. Там и все. Tur ir visa patiesība. Там вся истина, Tur ir pilnīga там mīlestība. полная любовь. Un skatoties viņa acīs, tu izturēsi visu un paliksi uzticams Смотря Его в глаза, и будешь верен, и выдержишь все Kristum līdz galam. со Христом до конца. Jā. Un es vēlētos
es ceru, ka viņi te vēl ir, pielūdzēji ir vēl šeit vai nav, ka jūs iznākat ārā. Un ka mēs ar Aleksēju varētu aizlūgt par jums un svētīt jūs. Tieši pielūgsmes laikā. Во время поклонения. Jā. Jūs dziedat, un mēs lūdzam to pēdējo dziesmu, vai jūs nevarat pēdējo? Var arī to dziesmu, kas bija ļoti spēcīga, kur jūs dziedājāt. Otro, jā. Tā bija ļoti spēcīga. Ja šeit ir ģimenes ar bērniem, jūs zināt, mums ir ar Aleksēju liela ģimene, mums ir 4 bērni, un visi kalpo Dievam. Un mēs vēlamies svētīt ģimenes, jo šodien taču ir arī ģimenes diena, ir māmiņa diena, ir ģimenes diena. Vai viņa tepat kaut kur ir, varbūt viņa būs nākošais daļa, es nezinu īsti. Tāpēc mēs varētu arī aizlūgt par ģimenēm, bērniņiem. Ja kāds grib, lai mēs uzliekam rokas un aizlūdzam par jums, droši nāciet priekšā. Arī tad, ja jūs neesat bērniņš fiziski, bet jūs taču esat bērniņš garīgi. Jā, sāciet, dārgie. Es vienkārši tev gribu teikt, runāšu uz draudzi garā, paliec līdz galam šeit. Tu nezini, kur Dievs ved šo draudzi. Tu nezini, kādas, negribas teikt to vārdu, nereālas, bet kādas spēcīgas lietas būs šai kustībai, kas Latvijā iet caur derības draudzēm. Tāpēc paliec un kalpo, ja tu esi šeit atvests. Ja tu esi šeit atnācis, Dievam ir mērķis.
gaisma ir tevī, gods, vāra, spēks pieder tik tev. Godības tronī valdi tu, kungs, mūžības gaisma ir tevī, gods, vāra, spēks pieder tik tev. Tu valdi godības tronī, godības tronī valdi tu, kungs, mūžības gaisma ir tevī, gods, vāra, spēks pieder tik tev, tikai tev. Godības tronī valdi tu, kungs, mūžības gaisma ir tevī, gods, vāra, spēks pieder tik tev. Stipri ir ticības mūrī, lai augstu tavs karogs plīd, lai tautas redz godību tavu, kas mūžam nezudīs. Stipri ir ticības mūrī, lai augstu tavs karogs plīd, lai tautas redz godību tavu, kas mūžam nezudīs. Lai stipri ir ticības mūrī, lai augstu tavs karogs plīd, lai tautas redz godību tavu, kas mūžam nezudīs. Nav augstāka vārda par tavu, nav svētāka vārda par tavējo. Nav augstāka vārda par tavu, nav svētāka vārda par tavējo. Nav augstāka vārda par tavu, nav svētāka vārda par tavējo. Nav augstāka vārda par tavu, nav svētāka vārda par tavējo. Nav augstāka vārda par tavu, nav svētāka vārda par tavējo. Nav augstāka vārda par tavu, nav svētāka vārda par tavējo. Vārds pāri vārdu visiem vārdiem, nav augstāka vārda par tavu, nav svētāka vārda par tavējo. Nav augstāka vārda par tavu, nav svētāka vārda par tavējo. Nav augstāka vārda par tavu, nav svētāka vārda par tavējo. Lai stipri ir ticības mūri, lai augstu tavs karogs plīd, lai tautas redz godību tavu, kas mūžam nezudīs. Lai stipri ir ticības mūri, lai augstu tavs karogs plīd, lai tautas redz godību tavu, kas mūžam nezudīs. Lai stipri ir ticības mūri, lai augstu tavs karogs plīd, lai tautas redz godību tavu, kas mūžam nezudīs. Lai stipri ir ticības mūri, lai augstu tavs karogs plīd, lai tautas redz godību tavu, kas mūžam nezudīs. Lai stipri ir ticības mūri, lai augstu tavs karogs plīd, lai tautas redz godību tavu, kas mūžam nezudīs.
vārda par tavu, no svētāka vārda par tavējo. Nav augstāka vārda par tavu, no svētāka vārda par tavējo. Augstāka vārda par tavu, no svētāka vārda par tavējo. Visa pilnība ir tevi, kungs. Nav augstāka vārda par tavu, no svētāka vārda par tavējo. Nav augstāka vārda par tavu, no svētāka vārda par tavējo. Augstāka vārda par tavu, no svētāka vārda par tavējo.
visa patiesība tevī. Patiesības vārds, svētais vārds, dzīvais vārds.
tevi savā slavā. Mēs paaugstinām tevi savā ticībā, ticībā. Mēs paaugstinām tevi savā slavā. Mēs paaugstinām tevi savā ticībā. Mēs paaugstinām tevi savā slavā. Mēs paaugstinām tevi savā ticībā. Mēs paaugstinām tevi savā slavā. Mēs paaugstinām tevi, paaugstinām. Tu slavas kungs, tu godības ķēniņš, tu mūžīgais Dievs, mūžīgais, mūžīgais, tu mūžīgais, visspēcīgais, nemainīgais, nemainīgais Dievs, tu mūžīgais, tu spēcīgais, visa vara tev, visa vara tev, visa vara pieder tev, visa vara pieder tev, visam kājām tavām ir nolikts, Jēzu, visa vara pieder tev, visa vara pieder tev, visam kājām tavām ir nolikts, nolikts, tu valdī, tu valdī, tu valdī. Tu valdi par apstākļiem, tu valdi par situācijām, tu valdi par cilvēku dzīvēm. Tu valdi par notikumiem, tu valdi par visu, kungs. Tu zini iesākumu, tavā rokā nobeigums. Tevi pielūdzam, svētais, svētais. Tevi pielūdzam, svētais, svētais. Godības ķēniņš, visvarenais Dievs, cerības devējs un nodrošinātājs Jēzu. Stāvam stipri ticībā, mēs stāvam paļāvībā, mēs stāvam uzticībā. Tavs vārds ir stiprs un spēcīgs. Tavs vārds ir mūsu stiprais pamats. Tā ir klīns, uz kā stāvam. Jēzus, tu esi nesatricināma klīns, mūžīga klīns. Lai kādas vētras nāktu, Dievs, pēdējais vārds pieder tev. Uzvara pieder manam Dievam. Uzvara pieder manam Dievam. Mans Dievs ir Dievs, kurš nav zaudējis nevienu kauju.
Dievs, mēs pateicamies, Kungs, Dievs. Mēs pateicamies, Kungs, Dievs, ka mēs varam slavēt un paaugstināt Tavu vārdu. Un Tu izej cīņā. Tu izej karot mūsu cīņas. Tu ej klusināt mūsu vētras. Tu apsauc vētru, Tu viņai saki klusu mierā. Lai mēs varam pārcelties uz otru krastu. Pēc Tava vārda. Pēc Tava vārda, Kungs. Savas rokas augšu celsim, Tavu vārdu slavēsim. Mēs Tev dosim godu un slavu. Savas rokas augšu celsim, Tavu vārdu slavēsim. Varens Tu, Tavi darbi vareni, un nav neviens kā Tu. Tavu vārdu slavēsim, mēs Tev dosim godu un slavu. Savas rokas augšu celsim, Tavu vārdu slavēsim. Varens Tu, Tavi darbi vareni, un nav neviens kā Tu. Un nav neviens kā Tu. Varens Tu,
celsim, tavu vārdu slavēsim, mēs te dosim godu un slavu. Savas rokas augšu celsim, tavu vārdu slavēsim, mēs te dosim godu un slavu. Savas rokas augšu celsim, tavu vārdu slavēsim, mēs te dosim godu un slavu. Savas rokas augšu celsim, tavu vārdu slavēsim. Varens tu, tavi darbi vareni, un nav neviens kā tu. Un nav neviens kā tu. Varens tu, tavi darbi vareni, un nav neviens kā tu. Un nav neviens kā tu. Varens tu, tavi darbi vareni, un nav neviens kā tu. Un nav neviens kā tu. Varens tu, tavi darbi vareni, un nav neviens kā tu. Un nav neviens kā tu. Varens tu, tavi darbi vareni, un nav neviens kā tu. Un nav neviens kā tu. Varens tu, tavi darbi vareni, un nav neviens kā tu. Un nav neviens kā tu. Nav neviens kāds esi 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 tu. Varens tu, tavi darbi vareni, un nav neviens kā tu. Un nav neviens kā tu. Varens tu, tavi darbi vareni, un nav neviens kā tu. Un nav neviens kā tu. Varens tu, tavi darbi vareni, un nav neviens kā tu. Un nav neviens kā tu. Varens tu, tavi darbi vareni, un nav neviens kā tu. Un nav neviens kā tu. Varens tu, tavi darbi vareni, un nav neviens kā tu. Un nav neviens kā tu. Varens tu, tavi darbi vareni, un nav neviens kā tu. Un nav neviens kā tu. Es ticu, ka jūs esat piepildījušies. Kur bija zudusi cerība, viņa ir atgriezusies. Tur, kur bija vajadzīgs izrāviens, viņš nāk.